Aktīvi iesaisti gan mācību, gan ārpusskolas darbā, līdzdalība sabiedriskās dzīves organizēšanā, jaunu ideju ģenerēšana un līdzcilvēku iedvesmošana. Šīm īpašībām būtu jāpiemīt katram uz attīstību vērstam jaunietim. Tieši tāpēc šie un vēl daudz citu aspekti tika ņemt vērā, nosakot aktīvākos Alūksnes novada jauniešus. Šogad jauniešu sveikšana norisinājās pavisam nesen rekonstruētajā Alūksnes kultūras centrā. Šī konkursa vai pagodinājuma būtība jau parādās nosaukumā – iedvesmojošais Alūksnes jaunietis. Mēs meklējam jauniešus, kuri ar saviem darbiem iedvesmo jebkurā jomā. Pārējos jauniešus, mūsu sabiedrību un visus kopumā. Apbalvojumu iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā kā ierasts organizē Alūksnes bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvaldi. Reizēm jaunieši paši ir apmulsuši, viņiem šķiet, par ko gan mani. Un tā ir tā būtība un prieks, ka mēs parādām viņus, viņi parāda sevi, mēs parādām labos darbus, citi noskatās un reizēm arī turpina darīt labos darbus. Šogad godināšanai pieteikti 14 jaunieši. Sveikšana norisinās jau 4. reizi kopš 2008. gada un kopumā apsveikt un godināt jau 60 aktīvie Alūksnes novada jaunieši. Mēs saņēmām 14 pieteikumus, bet tā kā nolikums nosaka, ka otrais nevar kandidēt uz šo pagodinājumu, tad mēs šodien apbalvojam un sveicam 13 jauniešus. Aprunājāmies arī ar pašiem jauniešiem, lai noskaidrotu, kas pamudina viņus iesaistīties un tiekties uz panākumiem. Tas patiesībā arī man ir liels pagodinājums, jo patiesībā tādu lielu darbu, ko es būtu izdarījusi, es pat īsti nezinu. Varbūt ir daudz maziņi. Varbūt tas, ka mani vienkārši daudz pamana, jo es darbojos savā uzņēmumā, vadu meitenēm aerobiku, audzinu 2 bērniņus, un arī tas varbūt daudziem liekas naudas savienojums viss kopā. Varbūt arī tas, kas vienkārši esmu. Aktīvu darbību sabiedriskās dzīves veidošanā un uzsāk jau skolas laikā, un šī apņēmība nav pazudusi arī tad, kad daļa no saviem mērķiem jau sasniegti. Kā es daudziem stāstu, vidusskolā, tad, kad es to visu darīju, varbūt vecākiem likās, ka es eju visur, kur vien var aiziet, jā, tā kā esmu kā korķis visām pudelēm. Bet šobrīd, kad esmu nonākusi, teiksim tā, savu mērķu piepildījumā, kad man ir ģimene, bērni, uzņēmums un pabeigta augstskola, atgriežoties tepat Alūksnē, daudziem tas liekas, tā, ja varbūt kāds vidusskolā neticēja tam, ka es tā izdarīšu, bet man tāds mērķis bija, es to esmu izdarījusi. Jaunieši spēja apvienot darbu vai mācīšanos ar iesaistīšanos dažādos pasākumos un projektos. Ilgvads Briedis ar vienu spējas savienot patīkumu ar liederīgo aktīvi darbojoties Jaunānes pagastā un koordinējot dažādus jauniešu pasākumus. Aktīvi darbojos Jaunānes jauniešu klubā Tikšķis, palīdzu realizēt dažādus projektus. Darbojos reāli, kā saka, katrā ziņā šis būs pamudinājums arī darīt daudz ko vairāk. Aktīvie jaunieši dzīvo arī Liepnes pagastā. Tur izveidota jauniešu saime, kur organizē dažādus pasākumus un realizē jauniešiem aktuālas idejas. Par jauniešu saimes izveidošanu jāpateicas Laurai Virsniecei. Es Liepnā vadu Liepnes jauniešu saimi. Šī saime vada dažādus pasākumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, visām pagastu iedzīvotājiem katrā ziņā. Un mēs vadām gan sporta, gan kultūras pasākumus, sadarbojamies ar ārpus pagastiem, veidām dažādu sadarbību. Un tādā veidā mēs aktivizējam jauniešu dzīvi arī jauniešu iekšā, taisam dažādus filmu vakarus un iekšēji darbojamies. Bieži vien nav tā sajūta, ka tā kā tevi novērtē, bet šobrīd tā, ka tu jūti tiešām to, ka to redz visu un tā ir lieliska sajūta to, ka tu vari būt šeit un piedalīties šādos pasākumos. Arī Eva Gotkija darbojas Liepnes jauniešu saimē, tāpat viņa vada arī aerobikas nodarbības. Noteikti turpināšu darboties un esmu ļoti motivēta tagad papildināt nodarbības un jā, es domāju, ka būs labi. Šie ir tikai daži no aktīvajiem jauniešiem un skaidrs ir tas, ka Alūksnes novadā tādu netrūkst. Arī turpmāk pozitīvi novērtējot jauniešu ieguldījumu novada sabiedriskās dzīves veidošanā, šādus aktīvus jauniešus redzēsim arvien biežāk.